Savukārt kāds vīrietis Ikšķilē piedzīvojis uzbrukumu. Viņam draudēts ar arbaletu, taranēta viņa mašīna. Viņš zvanīs policijai, bet policisti palīgā atbraukuši vien pēc aptuveni 40 minūtēm. Jurijs kopā ar savu kolēģi 12. maija vakarā ap 8 devās uz Plūmju ielu Ikšķilē apskatīt māju, kas tiek pārdota izsolē. Piebraucām pie īpašuma, attiecīgi pie žoga atradās jauna sieviete, viņa mūs attiecīgi uzrunāja, tā kā mēs viņu parunājām, viņa teica, jā, labdien. Mēs prasījām, kad īpašums pārdod viņu izsolē, ja? Prasījām, vai var aprunāties ar īpašnieku, ja? Cik es no viņas sapratu, viņa bija meita, teica, ka īpašnieks jau otro nedēļu dzer, atrodas mājā iekšā, ja, bet diez vai būs runājums. Jurijs sācis jautāt, kad tomēr būs iespēja īpašumu apskatīt, un sieviete esot aicinājusi viņu iekšā. Sākusies mājas apskate, kas līdz galam tā arī nav notikusi, jo tā pēkšņi pārtraukta. Iekšpusē atradās, cik es nopratu, īpašnieks ar savu sievu. Un attiecīgi, protams, īpašnieks bija neadekvātā stāvoklī, dzēra kaut kādu šķidrumu nezināmu. Ja, un attiecīgi, protams, sāka uzreiz agresīvi uzvesties. Meita mums turpināja izrādīt māju. Sieva teica, ka mēs arī varam augšā uziet. Meita mums mani aizveda augšā. Otrs cilvēks, kas man bija līdzi, viņš palika lejā. Un tad tie notikumi izvērtās par ļoti nepatīkami. Mēs uzgājām augšā. Meita izrādīja mums istabas, un tas īpašnieks vārdā Gunārs skrēja augšā lamu vārdiem un ar arbaletu rokās. Ja, sāka tēmēt manā virzienā, un meita ar bļāvieniem uzreiz izskrēja ārā ar kliedzienu Gunār, ko tu dari? Aizskrēja lejā, jūs iedomājaties jau uz tevi tēmē ar arbaletu. Jurijs stāsta, ka centies vīrieti nomierināt un ārā no mājas galu galā izgājis, taču ar to nekas nav beidzies. Izgājām ārā no teritorijas, ja, viņš turpināja uz mums tēmēt. Mēs iesēdāmies mašīnā, nobraucam nedaudz malā, un tad domājam apgriezties, braukt pretējā virzienā un ieraudzījām, ka viņš no vārtiem brauc ārā. Tad, kad viņš izbrauc ārā no vārtiem, tad jau mēs sapratām, ka droši vien, ka nebūs labi. Viņš izbrauc ārā un momentāli mums piebrauca priekšā, ietaranēja mums mašīnu, nogrieza, kaut ko attaisīja logu ar arbaletu, mums kaut ko mēģināja vēl tur. Mēs, protams, uzreiz atpakaļ gaitu ieslēdzu, lai, saprotat, lai, mani 2 mazgadīgi bērni, nevar tā, ja, riskēt ar savu dzīvību, ja, tā situācija bija bīstama. Mēs, protams, sākām no viņu mukt. Un viņš mums vajāja, krustojumā mums ieskrēja aizmugurē, ja, un visu laiku mēģinājām tā pa Ikšķilē braukājoties minūtes 25. Jurijs zvanīs policijai. Viņš stāsta darīs to vairākas reizes, taču nekā. Pakaļdzīšanās esot turpinājusies un policija nesot braukusi palīgā. Visu to laiku mēs zvanījām policijas darbiniekiem. Policijas darbinieki, atvainojiet, palīgā nebrauc. Ja. Ko viņiem teica? Kāds bija tās sarunas? Sarunas bija tādas, ka es viņam teicu konkrēti, ka mūsu taranē piedzēries autovadītājs, jā. Es jau neatceros, vai teicu, ka ar ieroci rokā vai nē, bet teicu, ka situācija ļoti bīstama un teicu, ka nekavējoties brauc palīgā, jā. Tie bija vairāki zvani, gan uz 110, 112, uz Ogres iecirknī, ja. Situācija nemainījās, mēs gaidījām palīdzību. Viņa pateica, ka attiecīgi zvaniet uz ceļa policiju, ja ir piedzēries vadītājs, un attiecīgi lūdzu vēršties tur. Mēs sakam, kāds tad ir telefons, kur tad zvanīt? Kaut kādu numurs tika nosaukts, mēs zvanījām uz to numuru, tas numurs neatbildēja. Tā tas viss turpinājās, jā. Un kamēr mēs izbraucām uz Rīgas ielu, kas iet gar Daugavu, un galā ieraudzījām pašvaldības policijas mašīnu. Video ierakstā, ko veicis Jurijs pats, ir redzams brīdis, kad viņi ierauga pašvaldības policiju. Jāpiebilst, ka ekipāža nav braukusi uz izsaukumu, tā ir vienkārši sagadīšanās. Jurijs to nezina, viņš izmisīgi mēģina pievērst uzmanību, savukārt otram šoferim rodas iespēja aizmukt. Pastāv, lai viņš tur brauc. Traks vēl palikt, tas vispār kaut kas ir nenormāls. Nenormāls!
Ķerat, viņš ir piedzeries! Viņš ir piedzeries, ķerat viņu ātrāk! Nu, viņš sadaudzīs mašīnu ir! Ātrāk, lūdzu, ātrāk! Tālāk jau notiek tas, kas notiek. Pašvaldības policija nepagūst auto apturēt. Vadītājs piebrauc pie mājas un aizmūka aizvarotais sevis durvis. Tātad bijis viņš reibumā pie stūres vai nē, to vairs nevarēs konstatēt. Drīz pēc tam ierodās arī ceļu policijas pārstāvi. Atbrauc arī valsts policija. Jurijs viņiem ir ziņojis, ka mājās esošie cilvēki ir briesmās, jo vīrietis ir neadekvāts un bruņots ar arbaletu. Policisti apspriežās, plāno un tomēr durvis izlemj nelaust. Viņi sazinājušies ar vīriešu sievu, kur teikusi, ka viss mājām esot labi. Tā viss tajā vakarā arī beidzies. Jurijs šodien rāda mums sasisto automašīnu, ar kuru to vakar bēdzis no otra vīrieša, kuru viņš sauc par Gunāru. Mašīna ir apskādēta no visām pusēm. Jurijam vēl aizvien nav skaidrs, kāpēc policija neizbrauca un neieradās uzreiz pēc tam, kad saņēma viņa pirmo, vai varbūt pat otro un trešo zvanu. Tad droši vien būtu izdevies gan pieķert šoferi pie stūres dzērumā, ja viņš tiešām bija piedzēries, gan arī novērst draudus, ko radīja trakais brauciens. Policijā šodien ir noklausījušies visus zvanu ierakstus. Vismaz pagaidām secināts, ka Jurijs bijis nekonkrēts. Līdz ar to uz notikumu vietu izsūtīta ceļu policijas ekipāža un izsūtīta kā uz avāriju. Tur, kā zināms, likumsargi nevienmēr dodas zibenīgi. Tad, kad bija pirmie izsaukumi, ziņojums nebija nevienā vietā neskanēja vārds, ka tiek apdraudēta viņa dzīvība vai veselība. Ziņojums policijai tur 110, kad noklausīs, bija tieši par ceļu satiksmes negadījumu, kur viņam uzbrauca mašīna un brauciet ātri, jo viņš ir alkohola reibumā un viņš var uzbraukt vēl. Ar to zvans pabeigts. Un tad reakcija ir atbilstoša situācija. Rīgas tātad dežurants dod ziņu tālāk ceļu bataljona dežurantam, kur saka, sūtiet attiecīgo ekipāžu pēc dislokācijas vietas uz notikumu vietu. Pēc tam jau parādās informācija, ka tur notiek nevis tikai ceļu satiksmes negadījums vienā vietā, bet tas turpinās kā konflikts un tiek nodarīti bojājumi cietušā mašīnai vēl citās vietās. Ja pirmatnē informācija kaut vienā reizē skanēta vārds par to, ka tiek apdraudēta viņa dzīve, veselība, un tam ir pavisam cits pamats, nevis vienkārši avārija uz ceļa, jo viens ir piedzēris, bet izrādās, ka jau līdz tam bija incidents. Protams, ka uz notikumu vietu brauktu ne tikai ceļu policijas bataljona darbinieki, bet arī, protams, arī Ogres dežurļu darbinieki. Policisti saka, ka lieta neguļ plauktā. Izpētot situāciju, uzsākts krimināla process par huligānismu. Papildus tam, protams, fiksēts arī avārijas fakts. Ar iespējamo vaininieku, kā Jurijs saka, mājas saimnieku Gunāru, likumsargi vēl neesot runājuši. Tiek vākta informācija. Mums šodien norādīti adresē izdevās sastapt mājas saimnieku, kurš savu saistību ar notikušo noliedza. Esot bijusi kaut kāda pakaļdzīšanās ar arbaletu kādam draudēts? Nē, mēs no Vācijas tagad atbraucām svētdienu vakarā. Jūs nezināt par tādiem notikumiem? Es apmēram dzirdēju, mums vienkārši tā mašīna tāda ir, ka tur strādnieki nāk un tādi, viņi tādi vaļā atslēgas iekšā, ka vajag kaut kur kādam te brauc. Jūs tad nebijāt pie stūres? Nē. Kurš bija, jūs nezināt? Es nezinu, jo viņi tur tagad kaut kur uz kaut kādām haltūrām uz Jūrmalu aizbraukuši. Tie strādnieki jūs, jā. Tad jūs pieļaut, ka tas varēja būt strādnieks, kas te to visu darīja, ja? Nu jā, jo mans māja ielikt izsolē, un tur nāk redzēt jau vērti izlaust. Jā, cilvēki esot bijuši mājas skatītājs. Braucās iekšā, šitā aizslēgts ir spēku atlauž šito te, un tāpēc ir šo mājas faktu, jā? Un tāpēc strādnieki arī dusmīgi, kur to ožņā nāk un kā bez nekādām atļaujām un izdzina ārā, kāds varbūt nav tur bērni, tāds ir. Viņš jau neko tur Iztol? Nē, tāds loks viņš ir. Un tad tie strādnieki bija ņēmuši to arbaletu un... viņš tam mētājās arī. Un ar to mašīnu braukuši tam Fordam pakaļ. Es to varu noskaidrot. Varbūt vakarā var sazvanīt. Jo mēs atbraucām no Vācijas, mēs bijām Vācijā, svētdien atbraucām. Jūs nebija mājās 12. Nē, mēs bijām prom, viss čeki, viss ir par bāņiem maksāts un viss.
Skaidrs. Labi, kā jūs godāt? Gunārs. Kamēr policija tiek skaidrībā, kurš Gunārs ir kurš Gunārs, kur viņš bijis notikuma laikā un kurš pieļāvis kļūdu vai nav pieļāvis kļūdu rēģējot uz izsaukumu un pēc kāda krimināla likuma panta, kas kvalificējams, tikmēr Jurijs apsver, kā rīkosies turpmāk, ja viņam vēlreiz nedod Dievs vajadzēs policijas palīdzību. Jānokārto ieroču atļauju un jāizstāv sevi pašam. Citu variantu nav. Starp citu, Jurijs aicina atsaukties lieciniekus. To var izdarīt zvanot uz pat labam redzamo tālruņa numuru. Vēl var piezvanīt arī policistiem. Ieva Brantērnis, Spēga, Degpunktā. Tas arī ir viss, ko šovakar gribējām jums pastāstīt. Savukārt, ja jums ir ko pastāstīt mums, zvaniet, rakstiet, sūtiet video un fotogrāfijas. Visu jums labu un tiekamies jau rītvakar.